Ir otrdienas pusdienu laiks, un aiz aizvērtam durvīm notiek kārtēja valdības sēde, bet no šodienas cilvēkiem ir unikāla iespēja novērot sēdi tiešraidē. Īstenošanai bija nepieciešama gandrīz 80 000 latu. Šīs tiešraides mērķis ir veicināt sabiedrības un ikviena iedzīvotāja pārliecību par to, ka mēs katrs varam piedalīties valdības lēmumu pieņemšanas procesā un ka lēmumus valdībā pieņem nevis vienpersonīgi, bet to mēs darām kopā ar sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, ar ekspertiem. Latvija ir otrā valsts Eiropā, kur valdības sēdes tiešraides tiek nodrošinātas internetā. Pirmā ir Lietuva. Šobrīd jau varu painformēt par jaunāko informāciju. Ir vairāk nekā 500 pieslēgumu, kas nozīmē, cilvēki ir pieslēgušies valdības sēdei un vēro gan diskusiju, gan arī pieņemtos lēmumus. Sižetu veidoja Diana Haduļina un Anastasija Djakanova.